9:18 minūtes. Vienu spēcīgu dziedātāju nomaina viena cita spēcīga dziedātāja. Tāpat mums ēterā tā ir Diona šajā rītā. Labrīt! Čau, rekur. Tagad dzirdam tevi, Rekur, visi ceļi pašķīrās un tiešām prieks tevi sveikt un sagaidīt pie mums te studijā. Paldies, kā jūties? Man arī prieks šeit būt. Beidzot mierīgi. Kā rīts vispār? Vispār tā zin, kā aizgulējos, jā. Kā tad tā satiksme Rīgā Jā, šorīt? tā satiksme Rīgā tā kā baigais sastrēgumi bija un bezcīla lauka. Jā, nekas gadās. Klausies, mēs esam jaunu gadu iesākuši ar zvaigžņu spēli, kas tev skan. Proti, minūtes laikā jāatpazīst mākslinieki. Maksimāli daudz ārvalstu pašmai nav svarīgi. Dziesmas nosaukums vai izpildītājs jāpasaka. Labi? Kaut kādu lapiņu vajag, ne? Nē. Visu tu dzirdēsi austiņās un uzreiz, līdz ko tu zini, tu saki. Ja tu nezini un gribi skipot nākamo, vienkārši saki nākamo. Sarunāts, jā? Nu ko, 3, 2, 1, tava minūte sāks tagad. Kaut vai nosaukumu? Es pat zinu, kā izskatās viņa klips tāds krāsains. Jā, nākamo. Labi, aiziet. Labi, vēlēt uzturs. Jā, pareizi. Miley Cyrus? Nē. Laidīsim nākamo. Dons? Dons ir. Nebūs. Labi. Coldplay? Jā. Pareizi. Jā. Labvēlīgais tips? Nē. Vēlreiz ieklausies. Nē, dzels. Jā, nu ir labāk. Nē, Burn nosaukums, nē, nav. Burn ir nosaukums. Okay. Inters Busos. Pareizi. Dejo vienkārši. Dance with somebody. Jā. Un laiks ir noslēdzies. Vispār 7 punkti. Zinu, ko tu esi sevis. Es šobrīd pagaidām jau atstājusi pa šo mēnesi, kad mēs esam sākuši. Aiz tevis paliek dzirnavnieki. Dainis Tēnis un Valters Pūts, Katrīna Gupalo, Gins Smukais, Krisnā un Dvīnas Karta. Re. Un tā teikt, šobrīd. steidzīgs rīts. Steidzīgs rīts. Lai tu saprastu, kas tad tavā listē vēl bija, tas pirmais, ko tu domāji, krāsains klips, jā, Gotcha un Kimbra, somebody that I used to know. Avril Lavigne tev tur pa vidu arī bija. Linkin Parkam tu vienkārši pārbrauc pāri, negribēji neko par viņiem zināt, jā. Un Ellie Goulding, Burn, to tu zināji, jā. Malacis. Ellie Goulding, jā, pareizi, jā. Es tev apsveicu. Tu esi nopelnījis, protams, arī iespēju sekojošo, ka mēs tavu dziesmu tūlīt klausīsimies. Jo, šitā ļoti jauka atrakcija, ļoti jauka. Iepriekš to neteicu, bet ja būtu mazāk par 3, tad... Tad mēs sakam paldies. Mēs sakam paldies un interviju beigas. Jā. Klausies. Mēs šitā atlasīja. Jā. Nopelni iespēju, ka mēs tevi dzirdēsim. Ko tu gribi teikt par savu skaņdarbu, savu dziesmu? Skaņdarbs, protams, atkal ir tāds personīgs stāsts no manas dzīves. Dziesma ir kontrastaina, tajā vārdi ir vairāk tādi poētiskāki un emocionālāki. Savukārt mūzika iedod to balītas sajūtu, lai mēs varam arī padejot. Un, šī te paradīze ir šīs sajūtas, ko mums ir spējis sniegt kāds cilvēks, kas mums ir bijis tuvs. Un, diezgan paradoxāli šajā dzīvē, ka mēs novērtējam šīs foršās lietas tikai tad, kad tās vairāk nav mums. Skaņdarbs ir 2 minūtes 52 sekundes garš. Kam precīzi pievērst uzmanību? Kas ir kaut kāds tāds labs āķis, varbūt viena frāze, kas te... tu vienmēr gaidi to brīdi. Piedziedājums. Paradīze, kā es pēc tevis ilgojos. Bet to jau dzirdēs visi. Dziedam līdzi, dāmas un kungi. Diona, Paradīze. Lūk, 9:25 dzirdējāt skaņdarbu no Dionas, Paradīze. Skaisti tāds dancojums skaņdarbs. Padancojām. Jā, tas ir forši. Droši vien tur arī uz skatuves ir... Var padancot tur arī, jā. Kādi notikumi vēl tev priekšā tagad, tuvākajā laikā? Un gaidam albumu uz vasaras beigām, augustā.
Tas ir kā, tu tā kā gaidi, kā tu vispār tajā nepiedalīsies. Gaidi, viņš pats atnāks, jā. Jā, nu, ziniet, man dzīvē ir tādas vīzijas, un, kā jau vienmēr saka, one more stage before we skedaddle, jā? Kā jau mēs visi zinām šo teicienu, ļoti labi. Tas ir labs teiciens. Ļoti labi. Diona, tik vissarežģītākais iesprāta frāze, kāds vispār līdz šim ir bijis. Es abrīnoju, ka tu vispār atradi, kur viņu vispār ielikt. Bet, tas jau vienmēr tādā slangā mēs te runājam par steidži un skabadūdalu. Jā, tieši tā. Nu... Bet, starp citu, vai kā ir vispār ar tādu sarežģītu vārdu iekļaušanu dziesmu tekstos? Es nezinu, cik daudz es ar to nodarboju. Nav tāda preference, jā? Īsti nav tāda. Man vispār patīk tādas burtu spēles, tādas ciparlietas un tādas, vai ne? Bet nē, tā jau paigi nenodarbojos ar to. Ciparlietas, tā kā numurēt dziesmas? Redz, piemēram, šodien ir 5. februāris, un ir arī 5. gads, 25. Bet tā kā mūsu gada skaitlī ir 2 un 5, un tātad mums ir šodien 2. mēnesis, februāris un 5. datums. Tad tu tā izdomā, kurās dienās tu izdos dziesmas. Jā, tā kā šogad ir gaidām jaunumi arī 25. datumos. Ok, tad no Dionas mēs gaidām jaunumus 5. un 25. datumos. Un 15. arī. Jāskatās, man šķiet, ka nē. Nav plānā. Nebija plānā, ne. Ok, pietiks ar 5. 15. 25. Jā. Super. Labi, mēs tev noteikti vēlam izdošanos veiksim ne tikai ar albumu. Gaidīsim tev atkal, protams, ciemos un ar visām radošajām izpausmēm, kas tavā dzīvē ir. Jā, lai jums arī viss izdodās un kā saka, skadadl. Tad jau mēs atkal kaut kad skadadl. Jā, paldies. Čau. Čau.